Es pilnībā nezinu, kas es gribu būt. Es zinu tikai to, kas man šobrīd ir, ka es gribu jautrību, bet man nav ne mazāko ideju, nekādu mērķu, un es nevaru viņus uzstādīt, jo es nezinu, kāds es esmu. Un to jautājumu uzdos visi no apkārtējiem. Kā tu vari sākt izzināt, kas tad īsti ir tas, kas es gribu būt? Filmas, skatīties, lasīt grāmatas, iedvesmojoties no citiem, tu uzzini lietas, kuras nekad neienāc prātā. Liec sevi ārāks, nebaidies mēģināt visu kaut ko, spērt to soli un nepalikt uz tā dīvāna mājās. Otrs ir, protams, ļoti vienkārši paskatīties 10 gadus atpakaļ. Kas bija tavi sapņi, kaut kādi, nezinu, patika zīmēt, dejot, lasīt, kas bija tie draugi, ar kuriem tu tusēji, kur tu jūties laimīgs, priecīgs. Baigi svarīgi ir spērt to pirmo soli. Un tas, manuprāt, var būt absolūti tāds, nedomājot par nākotni. Man liekas, ka te ir tas punkts, kurā tu ļaujies sev īstermiņā sajust, vai tev tas patīk vai nepatīk. Un tajā brīdī, kad tev patīk, tad tu sāc domāt ilgtermiņā tā, reku es sērfu nometni Portugālē, skaidrs, tagad kā man līdz tam tur sakrāt naudu, kur man to ieplānot. Un